Nu pat Latvija pāršaldas ziņa, ka mums ir pievienojies vēl viens marsietis Latvijā. Un runa ir par Paulu Irbinu, kas ir zinātnisko centru veidotājs, ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs. Starp citu, Pauls Irbins ir tas, kuram ir izdevies palaist Latvijā pirmo kosmisko zondi Zino 1. Kosmos ir Paula aicinājums jau no bērnības, un kurš gan bērnībā nav gribējis būt par kosmonautu, vai ne? Bet Paulam ir izdevies pietuvināties vienu soli tuvāk savam sapnim, atšķirībā no mums pārējiem. Es saliku kopā visus argumentus, gan loģiskos, gan emocionālos, protams, un tas lēmums tā lēnām nāca, un beigās, protams, tā noslēdz vairāk bija par to, ka uz to ir jāiet, nezinot, kā tas viss veidosies, jo arī daudzi jau, kas par šo tēmu runā, viņi saka, ka projekts mainīsies, visticamāk, varbūt viņš apvienosies ar ķīniešiem vai krieviem vai amerikāņiem, bet šī, teiksim, dalība šī projektā varbūt pavērs kaut kādas iespējas arī Latvijā attīstīt daļu no augošās kosmosa industrijas pasaulē. Pēc Mars One mājaslapā pieejamajiem datiem no Latvijas pieteikušies 7 dalībnieki un visi vīriešu kārtas pārstāvi. Pirmo atlases kārtu izturējuši arī 2 dalībnieki Lietuvā un Igaunijā. Nākošais solis ir jāiet diezgan tāda detalizēta medicīniskā pārbaude. Pēc tam, izejot no tā, tad viņi atlasīs atkal veiks nākamo atlasi. Un tad jau tajā nākamajā kārtā, kas būs atlasīti pēc veselības kritērijiem, tad viņi jau aicinās uz intervijām. Droši vien jau būs, cik viņi ir teikuši, būs kaut kādas simulācijas darbs komandās, lai sāktu jau veidot, kā viņi ir teikuši, apmēram 100 cilvēku tādu kodolu izveidot, ar kuru tad tālāk jau strādās intensīvāk. Pieteikšanās anketas bija aizpildījuši vairāk nekā 200 000 cilvēku no visas pasaules. Šobrīd ir atlasīti 1058 dalībnieki, lai gan pirmajā reizē uz Marsu dosies tikai 4 cilvēki. Jautājām, kāds būs šo pirmo dalībnieku uzdevums un rīcības plāns. Tur ir ļoti plašs spektrs ar darbiem, ar izaicinājumiem. Pirmkārt, tiešām izveidot to apmetni, nodrošināt, lai tev būtu regulāra ūdens piegāde vai no Marsa atmosfēras vai no Zemes, teiksim, kur jau ir atklāts, kad ir ledus kristāli. Otrs, izveidot barības, barības ķēdi, nodrošināt, izveidot tos mitekļus, lai pietiekami plašus. Es domāju, tur ir ļoti, ļoti plašs spektrs ar darbiem, tie ir tādi tehniski organizatoriski, kas būs veicami, lai tā kopiena tur sāktu, kā saka, iedzīvoties. Pauls tic, ka Mars One ir nopietns projekts un par krāpšanu nevar būt nerunas, jo savu vārdu garantiju ir devuši pasaulē atzīti zinātnieki. Tāpat ir jāapzinās, ka reālā misija var būt krietni vien citādāk, nekā tā tiek plānota šodien. Jau tiek runāts par to, ka teorētiski ir iespējams izstrādāt tādus dzinējus, kas var nogādāt cilvēku uz Marsu 2 mēnešos vai pat mēnesī. Tā kā atkal tās tehnoloģijas attīstamies. Ja mēs skatāmies no šodienas viedokļa, mēs neredzam, ka mums būs pēc 10 vai 15 gadiem daudz jaudīgākas tehnoloģijas, bet es domāju, ar to ir jārēķinās. Vienvirziens, jā, tas ir vienvirziens, protams, pirmkārt pamatots ekonomiskiem apstākļiem, lai tas būtu lētāk, ātrāk realizējams. Bet atkal, ja mēs skatāmies plašāk, ja uz Marsa tiešām mēs gribam veidot patstāvīgu komūnu, kurai attiecīgi vajadzīgs arī kaut kāds ekonomiskais apakšā, tad es domāju, ka atkal varbūt ne 10 vai 20, 30 gadu griezumā, es domāju, būs tehnoloģijas, kas ļaus arī ātri nogādāt atpakaļ. Pat tad, ja Pauls uz Marsa neuzkāps treniņu procesu un iegūtās zināšanas, viņš noteikti pielietos arī dzīvē. Ļoti iespējams, ka no tām varēsim mācīties arī mēs. Mēs mēģināsim veidot tādus īsus video sižetus par to, ko nozīmē gatavoties, teiksim, par kosmonautu un kā tās zināšanas var noderēt arī ikdienas dzīvē. Tā kā es domāju, mēs mēģināsim veidot arī tādus mazus izglītojošus video par šo procesu, lai varbūt arī gan jaunai paaudzē parādīt, kā šīs eksaktās zināšanas, kā viņas ir pielietojams ikdienā un varbūt arī caur to motivēt viņus nākotnē vairāk iet šajā eksakto tehnisko zināšanu virzienā.